Labrīt, Bombejā! Pēc brokastīm kādā no centra ēstuvēm devāmies uz laivu piestātni, kur mums uzklupa svētītāji par naudu. Svētību par naudu iegūši, iekāpām laivām, devāmies uz Elefantas salu, kur apskatāms īpašs klintīs izcirts Šivas templis un citas askētu alas. Šīs alas tika izcirtas 5. līdz 6. gadsimtā pirms Kristus, bet arheoloģiskie izrakumi rāda, ka sala ir bijusi apdzīvota vismaz 2 gadsimtus pirms Mesijas piedzimšanas. Izcirstajās salās joprojām ir apskatāms Šivas un Šaktī Ganeša un citu dievu skulptūru. Šajā templī vairs neskan dziesmas, nedeg uguņi, jo tas no tempļa kļūst par UNESCO pieminekli. Tempļa vidū ir liels Šivas lingams, kurš piesaista visu apnācēju uzmanību. Skulptūra, kas simbolizē vīrišķo un sievišķo enerģiju. Šiva lingams vīrišķos, bet Šaktī Jonī sievišķo dzimumu orgānus. Atpakaļ ceļā vērojām apkārtējos ļaudis, kuri ēda un priecājās, baroja jūras putnus ar čipsiem, kurus tiem pasniedza ar rokām. Pēc tam, kad paciņu saturs tika izēsts, paciņu izbaroja jūras mātei. Nākošajā dienā nodomājām pastaigāt pa pilsētu un iepazīt daudzveidīgos parkus, tempļus un ēstuves. Nejauši uzgāja kādu nelielu, jauku, senu Šivas templi. Ļaudis tur gatavojās rituāliem, mazgāja un slaucīja grīdu. Šis templis bija taisīts no marmora, bet durvis skulptūras bija apkaltas ar sudrabu. Mazliet pabaudījuši templi jauko atmosfēru, devāmies tālāk. Vakarā gatavojos iepazīt Mumbais nakts dzīvi. Pēc stundas brauciena taksī apmeklēja restorānu Olivu. Tur mēdz apgrozīties Bolivudas zvaigznes un viņa draugi. Šī nebija tā lētākā vieta, bet nebija arī īpaši dārgāka par Rīgas vidēji smalkiem restorāniem.
Viņš šeit bija pieejams nepārāk gards, bet tas toties bija dārgs. Ēdiens bija garšīgs un kompensēja vīna kvalitāti. Kad ieēsts bija vēlas vakariņas, tad devos uz naktsklubu, jo tā bija pēdējā vieta, kur kaut kas notiek. Mumbai ir pirmā pilsēta Indijā, kur tuvā nākotnē būšot iespēja legāli darboties naktsklubam visu nakti. Citos štatos tādas atļaujas neesot. Ieejot naktsklubā, mums tika piešķirts VIP aprots, kas atļāva atrasties īpašākās vietās. Tā bija tāda kā labvēlība pret tālīniem viesiem. Ieejot klubā, sapratām, ka tam nav nozīmes, jo klubs bija stāvgrūdām pilns un visi priekā kratījās nevaldāmos ritmos. ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಗೊಂಬಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮದುವೆಗೆ ಚಿಂತ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅವಳ ಬಿಡ ಅವಳ ಕೈ ಬಿಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ ಗಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯೋ 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 ಎದೆ ಕೈ ಉಂಟಾಗೋ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವಳ Nākošajā dienā pirms lidošanas uz Bangaloru bijām ieplānojuši apmeklēt Mumbais zvejnieku ciemu. Dažādos ceļvežos šo vietu iesaka apmeklēt tiem, kurus interesē interesanti skatu priekš fotografēšanas. Kad iegājām zvejnieku teritorijā, tad sapratu, ka šī nav vide, kur gribu atrasties, bet par spīti tam centos izbaudīt eksotiku. Uztvēru, ka vietējie arī izskatās diezgan apmulsuši par mūsu ierašanos. Gaisā vēdīja nepārāk laba zivju smaka, uzņēmām dažas labas bildes un devāmies atpakaļ uz viesnīcu, lai tālāk dotos uz lidostu. Atpakaļ ceļā uz viesnīcu uzzināju, ko jaunu. Man pienāca klāt kāds vīriņš un uzstājīgi mēģināja man ausī iebāzt pirkstu, ar nolūku to iztīrīt. Paveicās, jo varēja izvairīties. Zinām apstākļu dēļ uz ielas pieejamo ausu tīrīšanas procedūru es tomēr nevēlējos. Vēl vairāk tāpēc, ka dzirdu labi.
Atvainojos un iejuku drūzmā. Pēc mirkļa tajā pašā vietā garām ejot redzēju, ka noķerts ir kāds cits turists, un tā ausis tiek bakstīts ar īpašu ausu instrumentu. Tas notika turpat cilvēku un transporta biežņā. Tie bija kaut kādas sepultūra vai kaut kas no metālis te koncerts bija. Pirmajā dienā ar maisa mašīnu devāmies ceļojumā uz Ramna Gāra pakalniem. Pārsteigums bija liels, nekad nebija redzējis tik daudz un tik liels granīta veidojumus. Izvēlējāmies centrālo taku, kāpnes bija granītā izcirsti mazliet bīstami pakāpieni, viegli saguruši uzkāpām pēdējo posmu, tur pavērās skaists skats. Tuksnesīga pļava ar izmētātiem granīta lielizmēra akmeņiem, dažiem no tiem virsotnēs bija uzbūvēti hindu tempļi. Sena leģenda vēsta savukārt, ka esot bijuši divi brāļi pērtiķi, kuri sastrīdējušies un viens otru apmētājuši ar šiem milziņiem. ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಹಸದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ
ನೋಡಪ್ಪ ಸೀತು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ತಂಗಿನೋ ನಿನ್ಗೂ ಹಾಗೆ ತಂಗಿ ಕಣೋ. Pēcāk apmeklējām botānisko dārzu, kurā arī redzams viens granīta veidojums līdzīgs tiem, ko redzējām iepriekšējā dienā, tikai mazāk. Protams, botāniskajā dārzā bija redzami dažādi interesanti eksotiski augi, krūmi, koki. Pēc tam apmeklējām Basavas jeb Svētā Vērša templi, kurā mūsu tradicionāli laipni sagaidīja vietējais bramīns. Templī bija apskatāms viens no cilvēces attīstībai svarīgākajiem dzīvnieku atveidojumiem. Lielā vērša skulptūra aizņēma visu pieticīgo tempļu interjeru un bija milzīga. Blakus templim atrodas parks, kur dienos ikspāņi. Tie mēdz taisīt troksni un vicināt spārnus arī dienā. Naktī tie izklīst savās noslēpumainajās gaitās. From this distance they're okay, but you see one a few feet away and just... ಲಲಿತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಲಲಿತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆತು ಬಿಡು. Aigars ieteica apskatīt Bangaloras veļas mazgātavu. Tajā nu dien bija tikai veļa un tās mazgātāji. Skats tur bija iespaidīgs, turpat blakus aiz sētas gan atradās izgāstuve, bet tas jau nevienu šeit īpaši nesatrauc. Ejot tālāk izdzirdējām svinīgu troksni. Tuvējā templī atzīmēja mātes Gangas svētku rituālus. Bija savācies kāds 1000 ļaužu un visi iesaistījās dažādajās procedūrās. Man pienāca klāt kāds vīriņš un piedāvāja prasadu, svēto cienastu. Pieklājības pēc neatteicos, domādams, ka man iedos mazlietīgi, bet viņš mani atnes veselu šķīvi, tajā bija 2 veidu rīsi, saldi un sāļi, mazliet pārēdos. Bangalora ir Karnatakas štata galvaspilsēta. Aptuvenais iedzīvotāju skaits tajā ir 8,52 miljoni. Tā ir milzīga pilsēta ar vairākiem centriem, parkiem, smalkiem, modernās arhitektūras rajoniem un arī netik estētiskām vietām. Mazliet motocikli. Lācīši. Vai. Tā jāsāk noslēgam klāt. Es uz tie ievedēju, kas... Es augstī pa šitajiem? Nē, jau tā klāt kājiņā. Es arī domāju. Šitā jau tā braucamā jau. Jā.
nav gājēji. Varbūt. Bedri? Nu bija Viss? Apmeklējām Bangaloras tirgu, kurā varēja vērot dažādību ļaužu sejās, preču klāstā, vitrīnu un drēbju krāsu daudzveidībā un spožumā. Tirgus šeit šķita krietni savādāks nekā latvietim ierasts. Pārdevēji smaidīja, piedāvājot augļus un saldumus. Iziedam cauri augļu paviljonam, nejauši iemaldījāmies zivju un gaļas paviljonā. Zivju un nepārāk svaigas gaļas smakas pavadīt, izgājām cauri tirgus paviljonam, kur kāds gaļas izcirtējs ar smaidu sejā mani sveicināja. Aigars tālāk mūs aizved uz vietējo lūžņu tirgu, kur visi bija pārsteigti, ka pie viņiem ir atnākuši tādi kā mēs. Rezerves daļu pārdevēji gribēja ar mums fotografēties un jutās priecīgi aizkustināti. Hello. Viņš grib, lai tu nofilmē to veids. In the north of Europe. Europe? Viņiem bija vērtības, kā izglītība pilnīgi cits sāsts. Nē. Pēc kādā? ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನೀವು ತಳಗೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಹುಡುಗ ಏನೋಗಿದ್ದಾನೆ? MA ಲಿಟ್ರೇಚರ್. Nākamajā rītā atvadījāmies no krietnajiem Bangaloras draugiem un no viņa īpaši draudzīgā suņa Bēlija. Devāmies ar vilcienu uz Maisoru. Pa ceļam bija apskatāmi skaisti skati ar rīsas terasēm, kokos palmām un tūkstnesīgām ainavām, kuri pa brītiņam iznīra kādu granītu kalnu masīvu.
immediately. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀತು ಕಿವಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಫೋಟೋ? ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವರಂದ? Viesnīca, kurā dzīvojām, bija ļoti vienkārša sakarā ar to, ka interjers bija ļoti lakonisks un viesnīca bija krietni norobežota no vietējiem iedzīvotājiem, tad istaba mazliet atgādināja cietuma kameru. Par spīti tam palaika bija tīra un man pat īpaši neuztrauc apaļīgie tarakāni, kas manī meklēja nāvi. Rītā devāmies apskatīt Maisoras pili. Piestājām uzēst svaigus augļus turpat uz ielas. Mūs pēkšņi uzrunāja kāds indietis. Nepievērsām uzmanību, jo indiešu balģīmes uzrunā bieži. Izrādās, viņš mūs varot izvadāt pa pilsētas centru ar savu tuktuku jeb motorikšu. Parādīt mums kokapstrādes, ēterisko eļu, batiju, aromātisko kociņu, dažādas darbnīcas un augļu tirgu, ko biju gribējis redzēt jau iepriekšējā dienā. Pēc nelielas sarunas ar mani mazliet aizdomu pilno gidi piekritām, bet pils apmeklējumu plānu nomainījām uz vēlāku laiku. Saīts izrādījās, ka diena bija mūsu Maisoras veiksme, un to mēs uzzinājām tikai nākošajās dienās. Saīts izrādījās bija musulmanis, kurš strādāja par jogas studijas menedžeri kādā no pilsētas jogas studijām. This is before people when the wedding hall, marriage, Okay. and that time they give food from this. Ah, okay. All food they keep it here, and after they throw it, and the cow is come and they Eat it. Yeah. That's- Now it's become like a plastic, you know. Plastic, yes. Everywhere like plastic cloths. But this is better. This is the better before. Okay, now I understand. What is some kind of special? Some leaves. I don't know the name of the leaves, and you can find in the countryside. Okay. And the village people they do it. Okay. But only this market you can find like old things, you know. And that market is like touristic and stuff. Can I taste those peas? This one? Yes. I would like to take 1 kilo. How much is it? 50 rupees, 1 kilo. Oh, okay, I will take that. First here is like a different kind of wood, and they make a design like this. And after from here they cut it. That white is plastic. Yeah, for the white. So they all mix with the wood and they make a size. And if you want dining table, Oh, after finishing, this look like a paint. oh, really? And also they have a small wall. Hello. And you see after finishing, it's like this. So. Patīkama atmosfēra. Nu, buļbuļsaktas, protams, bet vismaz vēsts. To make incense, first you need a bamboo. So we cut bamboo, we make small pieces of bamboo. And this is coal, carbon. In this we mix almond oil, honey, water, and then we make a paste. No smell, it's just a base. And then she rolls in a bamboo by mixing sandalwood powder, which turns out like this. Like this, she makes 6,000 sticks in a day. And then it's 6,000 a day. You can see this. And this will dry in the sun. Yeah. This will dry in the sun for 3 days. After 3 days, the sticks are strong and hard, something like this. No smell, it is just a base. You need jasmine. Let me add jasmine oil, extracts, honey,
cover the bowl for 20 days in the oil. So after 20 days the sticks are flexible. And these stays fresh forever. Smell this. And when you light this, one stick will burn more than 1 hour. That was jasmine. Sandalwood, the most popular ones from Mysore. Saīts mūs aizved apskatīt pili, kura greznības ziņā neatpalika no baroka pilīm Eiropā. Tajā bija apskatāmas zeltītas arkas, gleznas, spoguļi, pīlāri, trepas un sudrabā kaltas durvis un daudz kas cits. Apmeklējums bija vēsturiski izklaidējošs un interesants. Vēlāk atkal satikām Saīdu, kurš mūs veda uz kalnu virsotni, no kura bija apskatām visi Maisori. Kalnu galā bija 3 vietas, kuras bijām nolēmuši apskatīt. Pirmais bija Čamundas jeb Durgas templis. Templis bija dzeltenā krāsā un to bez apmeklētājiem bija apsēduši klejojošu agresīvu pērtiķu kompāniju. Viņš nāk pie tevis. Pēcāk apmeklējām Šivas vēršu statuju, kur lūkojās tālumā no Čamundī kalna. Un tad, izbaudot lieliskos skatus, no kalna uz pilsētu atgriezāmies viesnīcā. Diena bija izdevusies un lieliska. Un bija sajūta, ka rītdiena būs vēl labāka. Tā arī notika, jo šķietami necelā Maisora simboliski runājot atvērās kā lotosa zieds Indijas duļķainajos ūdeņos. Nākošajā dienā pēc jaukas pastaigas pilsētā atkal satikām Saīdu, kurš laboja savu ambasadoru. Mašīna, kura bijusi ražošanā no 1954. gada līdz 2014. gadam. Sakarā ar to, ka bijām kļuvuši labi draugi, viņš mums piedāvāja aizvest uz pilsētas laukiem, kur apskatāms kāds Višnu templis. Don't be silly. Photo ತೋರಿಸಮ್ಮ. ತೋರೆ. ಓ ಶೈಲಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತು ಬೇಡ ಕೊಡು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೆನಪು ಬೇಡ ಬಿಡು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸಿಲಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮನೆ ಹಾಕು ಹೋಗೊಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದೆ ದೇವಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ ನೀಡಿದ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಣ್ಣ. Templis bija aptuveni 2000 gadus vecs un priesteri to bija pametuši, jo mogulu karotāji to bija apgānījuši. Dažas skulptūras bija sabojātas un simboliski tas indiešu cilvēkam nav pieņemams turpmākai garīgai praksē. Tagad templis kļuvis par muzeju, kur turistiem ir iespēja abrīnot senu arhitektūru un tēlniecību. Sienas un jums šeit celtnē bija izrotātas ar tūkstošiem ziepju akmenī veidotām dievību skulptūrām. Tās bija veidotas kvalitīvi un saglabāja savu dailu vēl mūsdienās.
vietā! Vēl nav! Rītā devāmies ceļā. Saīts man aizdeva savu brāļa motoroleri, pats viņš brauc ar motociklu. Mani pasažieri bija kāda Saīta draudzene no Šveices. Saīts uz savu moču savukārt veda manu gidi. Es pirmo reizi sapratu, ko nozīmē Indijas satiksme. Visbīstamākā šeit ir zaļā gaisma luksusforos, jo tu nevari būt drošs vai nebūs kāds, kurš neatšķir krāsas. Kad pārbrauc ielu, tad galvu jāgroza uz abām pusēm katru sekundi. Brīžiem ceļi ir putekļaini un biezi kā džungļi, uz ceļa mēdz būt bedres. Šādā vidē cilvēks ātri pamostās. Pēc vairāk kā stundu ilga brauciena sasniedzām galamērķi ūdenskritumu. Šī vieta bija brīnišķīga, ūdens tecēja amata straujumā, bet bija silts kā vannā. Upē bija granīta gultne un tur bija iespēja laikāt pa lielajiem akmeņiem un uz vairākām masāžas vietām. Tiesa saprata, ka tur bija vietas, kur peldēt neprašam būtu mazliet bīstami. Ūdenī bija jābūt uzmanīgam, jo straume var tevi sagrābt un aiznest vai atsist pret kādu no akmeņiem. Es biju uzmanīgs un izbaudīju dabu un upes dotās atpūtas iespējas pilnībā. Sēdēju krācēs, kur upe masēja un aprūpēja manus no brauciena sagurušos plecus. Peldējos, sauļojos, lēkāju pa akmeņiem. Varu droši teikt, ka dēļ šīs vietas diena man ir iespiedusies vislabāko piedzīvoto dienu akmeņu apsupēs. Atpakaļ ceļā braucām garām kādam ļaužu apsēstam namam. Izrādījās, tur notika kāzas. Saīts jautāja, vai mēs gribētu redzēt indiešu kāzas. Teicām, ja mums atļautu, tad ar lielāko prieku. Jaunā pāri vecāki bija priecīgi, ka uzradušies negaidīti viesi no svešām un tālām zemēm.
Mēs tikām aicināti piedalīties iespaidīgā un pārsteidzošā kāzu ceremonijā. Mūs aicināja uz virtuvi paskatīties, kā gatavo ēdienu. Tur bija pavāra armija, katram bija savs darāmais un viss čakli gatavoja savu ēdienu. Mūs bez rindas ved sasveicināties ar jauno pāri, novēlēja tiem laimi un Līgavai uzdāvināja zelta pildspalvu, ko bija nejauši paņēmis līdz no Latvijas. Es angļu valodā teicu, ar pildspalvu iesaku uzrakstīt kādu labu dzejoli vai dzīves atziņu. Līgava izskatījās samulsusi, bet laimīga. Kāzu viesus filmē, izmantojot vairākas kameras. Viena no tām pat bija pakārta videokrānā, cik nopratu kāzas tika translētas tiešraidē. Pēc mirkļa mūs aicināja milzīgajā zālē, kur pēc konvejera principa apkalpotāji lika banānu lapas strīpās. Šīs lapas tika izmantotas šķīvi vietā, uz lapām uzlika aptuveni 15 ēdiena veidus, ieskaitot saldos. Tad, ņemot talkā savas rokas, viesi ēda cienastu. Ēdiens bija pikants, bet garšīgs. Pēc vakariņām atvadījāmies no saimniekiem un devāmies uz Maisoras centru. Skumīgi bija atstāt šo pēc pirmā skata necilo pilsētu, kur deva mums tik daudz piedzīvojums un prieku. Domāju, ka kādreiz tur labprāt atgrieztos. No sākuma bijām domājuši Maisorē palikt dažas dienas, bet beigās sanāca tur palikt gandrīz nedēļu. Patiesībā tā bija ļoti laba izvēle, jo Maisoras apkārtne ir viegli sasniedzama un interesanta. Say hey-o! Say hey-o! Say hey-o! ಏನಮ್ಮ ಇದು ಒಬ್ಬಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ನೋಡು, ಇದನ್ನ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಮ್ಮ? ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ?
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಆನಂದಕರ. ಬಾಳಕ್ಕಂತೂ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆತಕ್ಕೆ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ತಪ್ಪಾಯ್ತಮ್ಮ, tapātu, ininēļ tāpat māma. Ceļā uz Ūtī devāmies ar džipu. Ar vairākiem džipiem brauc arī citi pasažieri, jo plānotais autobuss bija salūzis. Man ar gidu bija jāsēž mašīnas bagāžas nodalījumā, kur bija atlokami nepārāk ērti sēdekļi. Man tas īpaši neuztrauc, bet citi no grupas gan bija pikti un neapmierināti. Vispiktākie bija šoferi un pārbraucienu organizētāji, kuri ik pa brīdim viens otru mazliet dusmīgi lamāja. Ieradāmies Ūtī, tā ir kalnu mazpilsētiņa, kurā dzīvo aptuveni 88,000 iedzīvotāji. Pilsēta atgādina Šveici, tikai arhitektūra bija citāda, ielas netika tīras un kārtīgas. Cilvēku sejas bija no eiropiešiem atšķirīgas. Rītā posāmies uz tvaikvilcienu, kurš mūs solīja vest uz Kočinas pusi dienvidos. Šņācot 100-gadīgajai lokomotīvai, mums garām slīdēja gleznainas kalnu ainavas. Tejas plantācijas tuneļa sienas brīžiem zem riteņu sliedēm parādījās uzticīgi līdz galam neraisoši tiltiņi. Tas droši vien arī bija iemesls, kāpēc lokomotīva brauc lēni. Pilni jauda tā uzņēma tikai pēc nepilnu 5 stundu braucienu, kad izbraucām uz Līdzenes virsmas. Visu ceļu cilvēki bija 4 vagonos iespiesti, bez iespējām apmeklēt toaleti. Pilsēta atrodas Kereles dienvidu-rietumu pusē un ir iecienīta turistu vidū. Pilsētā dzīvo ap 650,000 iedzīvotāji. Kočija sastāv no vairākām salām, kuras savieno tilti un līčos ir aktīva kuģīšu satiksme. Cēlos agri no rītiem, lai piedalītos jogas nodarbībās pie kāda sirsnīga un jauka jogas pasniedzēja. Jogu viņš pasniedz par ziedojumiem un naudu, kā man šķiet, viņu īpaši neinteresē. Kočī apmetāmies pie kādas latvietes vārdā Kristīna, kura apprecējusi indieti. Viņiem pieder viesmāja. Kočī pilsētā ir piemērota, lai pārvietotos ar motoroleru, apmeklētu jogas nodarbības, izstādes, muzejus, tempļus, baznīcas, apmeklēja arī teātru un starptautisko Kočī Muziris mākslas bienāli. Štats esot ar vidēji augstāko izglītības līmeni Indijā. Cilvēki šeit dzīvo arī ilgāk un vidi šeit šķita mazliet sakoptāk nekā Raģistānā Indijas ziemeļos.
ಜನ್ಮವು ಸಫಲಮಾಯ್ ಇನ್ನು ಮಾಮಕ ಜನ್ಮವು ಸಫಲಮಾಯ್ ಇನ್ನು ಮಾಮಕ ನಡಿಯಮ್ಮ ರಾಮನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಅಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ. Keralā pie valdīšanas ir komunisti. Komunisms šeit veido īpatnēju koalīciju ar kristietību. Cilvēki šeit ir kristīgi komunisti, bet uzvedās, cik valsts atļauj kapitālisti. Tiesa Keralā valda sociālisms, un tas izpaužas sadzīvē dažādos veidos. Ielas un tilti bija izrotāti ar pazīstamās sarkanās krāsas un komunistiskās aģitācijas propagandu. Varēja redzēt partijas dalībnieku portretus, Sirpjus un Āmurus, Marksus un Engelus, Che Guevaras, Ļeņinus un Staļinus. Tas viss šeit ir dzīvs. Jāatzīst, ka komunisma rēks joprojām staigā pa pasauli. Alepeja ir sestā lielākā pilsēta Keralā, un tur dzīvo ap 177,000 iedzīvotāju. Tā ir slavena ar plašām pludmalēm, īpašu kanālu sistēmu, rīsa laukiem un daudzveidīgu dabu. Alepejas kanāla šeit dzīvojošajiem kalpo kā irigācijas sistēma un ielas, kur cilvēki braucoši iekārtu vietā izmanto laivas un kuģus. Šeit arī paliku līdz pat savu ceļojumu beigām.
ನನ್ನ ಮಗ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡಿನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏನಂತೀರಾ ಬಂದು ಏನಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೋಗೋದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದೆ ದೇವಿಗೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋಲ್ಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂತ ತಾಯಿಯಾದವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ